ka vēlos zināt, kas tajā ir tāds, kas cilvēkus nobuļ. Jau pirmajā mirklī jūtama trauma būtība. Tā ir vienkārša, nepiespiesta un viegli saprotama. Melns kaķis, kas cenšas izdzīvot plūdos un satiek citus dzīvniekus, ar kuriem sadraudzējas un sadarbojas kopā kā ģimene, lai izdzīvotu. Dzīvnieki tiešām šķiet īsti. Lai arī to animācija un kustības nav perfektas, nevienā mirklī man nešķita, ka tie nav dzīvi. Fakts, ka dzīvnieki nerunā cilvēku valodā, bet gan savā zvēru valodā, dara filmu īpašu. Kā skatītājs lielākoties varu labi interpretēt un saprast, ko kaķis, suns, lemurs un kapibara runā, jūt un vēlas. Man galvā radās vārdi, ko viņi tur viens otram saka. Filmā ir arī humors. Tādēļ reizi vien pasmaidīju, pasmējos un pat emocionāli jūtu līdzi kādam zvēram. Kaut kādu iemeslu dēļ brīžam acīs ariesās asaras. Piemēram, lemuram, kam ļoti patīk vākt visādus priekšmetus, piepiši kādu no lietām viņš pazaudē un paliek bēdīgs. Kā viņš pārdzīvo, bīgs un kāds ir viņa acu skatiens radīja manī emocijas. Vai arī atgadās ārkārtējs notikums dzīvnieku vidū, kas tajā brīdī pierāda, kuri patiesībā ir tavi draugi un kuri vienkārši tevi pamet. Filmā ir vairāki momenti, kur zvēru uzvedība man lika aizdomāties par cilvēku dabu. Filma izskatās ļoti skaista. Neteiktu, ka skati reāli aizraujoši, bet savā veidā kaut kas neredzēts. Man patika brīži, kur rādīja ūdeni un kā tas atspīd. Itin bieži redzam mirkļus, kur kaķis ieskatās ūdenī un redz savu atspulgu. Tas izskatās brīnišķīgi. Kopumā vizuāli filma ir baudām ar lieliskiem ūdens efektiem, krāsām, zaļo dabu un tā tālāk. Vienīgi gribētos dzīvniekus detalizētākus un dziļāk attainotus, jo tie izskatā likās primitīvi. Arī mūzika ir patīkama. Tā prot attiecīgos momentus padarīt emocionāls, drūms vai bailīgs, it sevišķi, kad valsts iznirst virs ūdens un kinoteātra pārņem spēcīgas dobjas skaņas. Muzikālais paudījums man ļoti patika, kas tieši iedarījās filmas ritmā, kāpēc kino apmeklējuma meldiņš Flow Away man palika uz mēles un to pie sevis dziedāja, ejot līdz pat mājām. Biju pārsteigts par kameru. Parasti filmās ainas ātri pāriet uz nākamo, pēc trauma tas notiek lēni, mierīgi un dabiski. Vairākas reizes pamanīju, ka kamera nepārlec uz nākamo kadru, bet gan seko slīdi līdzi procesam. Tas likās interesanti un savādi, labā nozīmē. Kad filma beidzās, neviens cilvēks no kino neaizgāja. Visi sēdēja un skatījās filmu beigu titrus. Biju pārsteigts. Tā vien šķiet, ka visi gaidīja, kas būs tālāk, un tad parādās pēdējā aina, kas ļauj vaļu skatītāju iztēlēt, kas tad īsti notika vai nenotika filmu beigu daļā. Man ļoti patika šī animācijas filma. Es aizgāju ar pozitivitāti, taču, diemžēl, stāsts noslēdzās tukši. No vienas puses sapratu vēstījumu nobeigumu, bet no otras prasījās pastiprinātā kulminācija, ka tiešām jūtat, ka šīs ir filmas beigas, ka zvēri gājuši kam cauri un nobeidz savu piedzīvumu ar uzviju, bet tā vietā rodas nepabeigtības sajūta. Es pat nesajūtu, ka tās ir beigas, un rodas iespējas, ka filmas režisors Gins Zilbalodis atstāja iespēju stāstu turpināt nākamajā daļā. Strauma ir skaista, emocionāla un unikāla animācijas filma. Tā dod man kā skatītājiem izjust vēl nebijuši pieredzi. Veids, kā filma filmēta, kā kustās kamera, cik patiesi un dabiski parādīt dzīvnieki, kas nelīdzinās cilvēkiem, ir kas vienreizējs. Šī ir viena no retajām filmām, kuras labprāt skatītos vēlreiz. Es arī neuzskatījos. Nogaršo